Tas bija brīdis, kurā bija jāpiedalās, un tā bija tāda īsta individuāla un kolektīva akcija. Man liekas, tas bija cerības veidot kaut ko jaunu. Tas ir 99. un 2000. gadā mēs zinājām, kā lai mūs neapkrāv. Mēs nepaļāvāmies ne uz vienu. Tas bija entuziasms un tā bija ticība patiešām uz to tālo zvaigzni, ka mēs esam vislabākie un mēs būsim vislabākie. Principā tā ideja par tādu fakultāti jau virmoja gaisā diezgan sen pirms fakultātes sākumiem. Šeit ar šo fakultāti bija tā, ka tā ideja nebija no augšas uzspiesta. Tur tā veiksme, ka mēs visi 4 bijām praktiski no vienas paudzes. Andris Runcis un Aivars Stabūns, arī Tāls Tisenkovs un tad Inta Brikša. Andris Runcis bija klusējušais gudrinieks. Viņam piemīt ļoti jauks cilvēcisks īpašības, kas arī nāca par labu. Viņš vienmēr prātā visu nomierināt. Man liekas, ka viņa loma fakultātes izveidošanā bija ļoti liela. Katrā gadījumā sākuma posmā viņš ļoti daudz izdarīja. Un arī vēlāk, kā domas loceklis, viņš arī nebija no tiem, kas klusē. Lai fakultāte taptu, vajadzēja vienojošo faktoru. Un tie cilvēki, kas bija pie fakultātes, varētu teikt, šī idejas kā šūpuļi, tieši šādu cilvēku saskatīja. Viņai piemita drosme un arī tas, kas ir svarīgi, sarunāšanas spējas, attiecību veidošanas māka. Dekāna jautājums tika risināts, es atļaušos tā teikt, ciniski, pragmatiski. Ja nu kaut kas noies greizi, tad, protams, kāds būs jāvaino. Un kā mēs vienmēr smējāmies, Inta jau nevar ielikt cietumā. Viņai ir 2 nepilngadīgi bērni. Laime, tāpat kā sapnis, ir ideāla un emocionāli jutekliska izpausme. Sieviete orķestras, sieviete mūžīgais dzinējs, tādā ziņā neapšaubām. Tā bija veiksme. Mēs bijām saprātīgi vīrieši, ka mēs sapratām, ka neviens no mums 3 to administratīvo tīri, tādu darbiņu nepavilks. Protams, ka bija arī cilvēki, kur uzskatīja, ka varbūt to nevajag darīt un ka ir iespējams sadzīvot iepriekšējās fakultātēs. Senāts pirmo reizi mūs ļoti pārliecināši izbalsoja pret. Mums taču viss teica, tas nav iespējams. Kur jūs dabūsiet naudu? Situācija šeit bija diezgan, maigi sakot, krimināla. Skats bija tāds, kur var tikai tagad nožēlot, ka es bildes nesataisīju. Šī ēka kādus 3 vai 4 gadus nostāvēja ar cauru jumtu. Tad jūs varat iedomāties, ka šāds te padomu laika parkets, tur izskatījās kā amūras viļņi. Vienā auditorijā tur tāda stalagmīti un stalaktīti. Redzot to milzīgo entuziasmu un aizrautību, kāds šeit valdīja, jāsaka godīgi, tas viss kaut kur atbira nost. Vadība arī saprata, ka tas ir labs projekts. Mūs atbalstīja arī ekonomisti, demogrāfi, piemēram, profesors Juris Krūmiņš, kas bija starp atbalstītājiem. Pats galvenais, es domāju, bija tāda pozitīvā nozīmē ambīcija, ka tagad mēs spērsim, daudz platāku soli uz priekšu, apliecināsim sevi labāk nekā tas ir darīts līdz šim. Faktiski tās sākuma šāviens to izdarīja attiecībā uz fakultāti Juris Zaķis, bet jau Lentīti grieza un pēc tam arī atbalstīja. Tas ir Lāčkungs. Atklāšanas dienā es jūtu tik pozitīvu auru apkārt, ka man bija prieks tur atrasties. Pirmajā dienā, laikam, vienā auditorijā bija tikai galda, nebija krēsla. Visa socioloģijas nodaļas iedzīve no vecās fakultātes uz jauno pārceļojumu vienā reizē manā Renault Megane. Mums sākumā vienā auditoriņā, lielākā tāda, visa biblioteka sanāca iekšā. Pēc tam iedeva viņiem vēl vienu telpu blakus bibliotekai. Jūs paskatieties, ja jūs esat pagrabā bijuši, kas tur pa krātuvē. Mēs esam kļuvuši pieauguši. Un šis pieaugušais, varētu teikt, status, manuprāt, saistās ar tādu zināmu briedumu, ka ir daudz vairāk sakārtotas programmas, studiju programmas. Ir
uzsākt ļoti nopietnu pētniecību. Man ir prieks, ka arī šī te viena māja palīdz sakārtot šo te Maskačku, lai viņi būtu citādāk. Tad, kad ir tīra sakārtot vide, tad cilvēki cenšas arī uzvesties attiecīgi, un tas ir būtiski. Jā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi veidojot šo sajūtu, kad mēs sajūtu par fakultāti kā mājām. Mēs esam tiešām par šiem gadiem vienmēr strādājuši uz to, lai fakultāte būtu vieta, kur gribas atgriezties. Es domāju, ka tas galvenais ir tā korporatīvā piederība, tā apziņa, kas turklāt, manuprāt, ir raksturīga gan pasniedzējiem, ja, gan studentiem. To fakultātes feelingu, ja, piedod tas netveramais. Un tā ir šī attieksme, šīs noskaņas, šīs savstarpējās attiecības, kas valda fakultātē. Vislielākais prieks man ir par mūsu cilvēkiem. Lidojam uz savu floti ar sameļotiem. Man fakultāte asociējas ar lauvu, jo tā ir pietiekoši varena, pietiekoši spēcīga, un, respektīvi, vienmēr gatava jaunam lēcienam. Man liekas, ka tas varētu būt diezgan pabailīgs dzīvnieks, bet arī diezgan viltīgs. Es nezinu, krustojums starp vilku un zaķi. Es gribētu teikt, ka sociāli būtu kaķis. Reizē ir spēj pieķerties, un reizē ar savu raksturu. Bet kaķis, kas ir ļoti svarīgi, metiet kā gribat zemē, ja vienmēr nostāsies uz kājām. Tas ir ļoti būtiski. Daudzas idejas tieši tāpēc netiek realizētas, ka mēs baidāmies. Šī fakultāte ir apliecinājusi, ka nav ko baidīties, vajag tikai darīt.